Raidījumu piedāvā riepu centri Pirelli Keypoint un Mogo – autolīzings tiem, kas virzās uz priekšu. Esiet sveicināti raidījumā Tavs auto. Šodienas pārraidē uzzināsiet, kā lietotu auto placī atšķirt sistu auto no normāla. Sēdīsimies pie stūres dinamiskai rotaļlietai no Amerikas. Bet raidījuma ievadā vēlējāmies atgādināt, ka līdz mirklim, kad visiem Latvijas teritorijā izmantotajiem transporta līdzekļiem jābūt apautiem ar ziemas riepām, atlikušas mazāk nekā 20 dienas. Turklāt šie noteikumi ir saistoši pilnīgi visiem 4 riteņu transporta līdzekļiem, vai tie būtu mazi kompakti pilsētnieki vai milzīgi apvidnieki ar visu riteņu piedziņu. Un šodien runāsim tieši par tiem. Ja pirmajā mirklī varētu šķist, ka pilnpiedziņas automobilim labu ziemas riepu esamība nav tikpat svarīga, kā automobiļiem ar vienu sasas piedziņu, realitātē ir pavisam citādi. Protams, pateicoties pilnpiedziņai, tiem pat ar sliktākām riepām ir vieglāk izkustēties no vietas, bet, kad nonākam līdz ekstrēmai bremzēšanai vai apledojušiem pagriezieniem, inerce dara savu. Šādos brīžos ir vajadzīgas kārtīgas ziemas riepas, un ar to mēs nedomājam vissezonas ripuļus ar marķējumu M+S. M+S marķējums nekādā gadījumā nenosaka, ka šo riepu var droši braukt cauri gadu. M+S burtiskā tulkojas kā mud and snow, dubļi un sniegs. Bet riepu ražotājs negarantēs uz kārtīga sniega ziemas riepas dotības šādai riepai. Līdz ar to M+S sākumā liekas kā tāds ceļš, ka es varu droši braukt cauri gadu, bet tas noteikti nebūs rādītājs, ka jūs varēsiet droši to darīt. Būtībā SUV klases riepa atšķirās no vieglās automašīnas riepām ar saviem specifiskiem izmēriem. Tātad riepas ir platākas, bieži vien arī profils ir augstāks, tātad pats augstums kā tāds. Un šeit ir arī diezgan būtiski tā saucamie ātruma un īpaši slodzes indeks, jo SUV klases automašīna viņi ir smagāk par vieglo tipu automašīnu, un ar to ir riepai jāspēj nest daudz lielāks svars. Katrai automašīnai, protams, sānos, kur atveram durvis, ir tāda šiltīte, kur raksta rūpnīcas izmērs, var attaisīt benzīnu vāciņu, paskatīties, bet es ieteiktu jums izmantot specializēts riepu servis, jo tur noteikti uz vietas speciālisti, kur izmantot, teiksim, katalogu, pārbaudīs paši, izies ārā, pārliecināsies nepieciešams gadījumā, ja tiešām izmērs ir korekts, un tad jums tiks tā teikt pareizs izmērs jau piedāvāts. Un tad, kad esat tikuši pie pareiza izmēra, ir jāsaprot tieši kādas riepas jums ir nepieciešamas. Neslēpšu, ka kurš klients, kas ienāks veiklā, viena no mīļākajām nodarbēm būs riepu pataustīt, un kad notiek tas slavenā pārbauda rīkšķi, tas dod to pirmo iespēju, jā, tā ir kārtīga ziemas riepa vai nav. Mums ir ārkārtīgi populārs, tātad riepas ir mīksta sastāva, jo šīs riepas ļoti labi strādā ekstrēmos apstākļos, ledus, melnais ledus. Tas ir tas, no kā parasti cenšas izvairīties jebkurš autobraucējs, lai tajā brīdī nebūtu nekāda problēma. Tātad cieta riepa liekas mazāk strādā, mīksta liekas labāk strādā. Bet es tomēr atkārtošu, ka tas nav galējais rādītājs. Tas ir ļoti individuāli. Ja runājam par konkrētu šo modeli, kas ir Japāņu ražojuma, tad Yokohama, tas ir Japāņu premium segments. Šīs, kā arī citu ražotāju SUV automobiļiem paredzētās mīkstās bezraģu jeb frikcijas tipa riepas, kopā ar mūsu pieaicinātajiem ekspertiem pagājušās ziemas noslēgumā izmēģinājām poligona apstākļos. Piedāvājam jums pāris secinājumus par tām autosportistu Māra Neikšāne un Ivara Vasarauģa interpretācijā. Ko es ieteiktu? Viens ir ieteikts no budžeta atkarīgs, ko cilvēks var atļauties nopirkt. Protams, ka pirmām kārtām jau jāskatās pēc tā, kāds ir pielietojums tam automobilim, kāds ir jūsu ikdienas, kā saka, braukšanas paradumi, mērķi un tā tālāk, kur jūs brauciet ar to mašīnu. Ja jūs dzīvojat centrā un jums ir braukšana tikai un vienīgi pa pilsētas centru, tad sākumā jau izvēle varbūt tās iet par labu, protams, bezraģu riepām. Šī riepa Yokohama, kad viņa pat ir šaurāka un ir platākas šīs vietas starp protektoriem, kas nozīmē, ka viņa vairāk būtu piemērota tādam sniegotam vai slapjam sniegam, tādai pļurai uz ceļa. Viņas diezgan labi varētu tīrīties un diezgan labi turēt. Džipam ir masa lielāka un tas spiediens spēks pret to zemi ir pilnīgi atšķirīgāks. Un ja viņam, kā saka, nav tā protektora rieva tik pietiekoši dziļa, viņa jau vienkārši nestrādā. Tā riepa jau vienā mirklī sākās
parasti tā saucamā aklu planēšana. Vienalga, tā ir ziema, vai tas ir slapjš sniegs, vai tā ir putra kaut kāda, vai tas ir ūdens. Tas ir jebkuram gadu laikam svarīgi, tas protektora dziļums. Un tas, ka daudz lamilas, tas, protams, kompensē to, ka šīm riepām viņām nav rādzes. Ja? Tās lamiļu skaits kompensē, un viņas varētu arī labi uz ledus turēties, neskatoties to, ka viņām nav rādzes tomēr. Atšķirība būs noteikti sajūtama pirmām kārtām pātrinoties no vietas, uzsākot braukt vai mēģinot kaut kur iebraukt. Tas būs pirmais, ko cilvēks sajutīs. Teiksim, salīdzinot ar vieglajām mašīnām, ja, ļoti interesanti ir tas, ka apļu laiki, ja, kad mēs braucām, ir tikpat kā vienādi. Kas džipam, kas golfiņam. Es domāju, ka tas varētu būt zināmā mērā dēļ tā, ka uzrāviens džipam ir labāks, jo viņam tomēr ir pilnpēdziņa. Golfiem tā ir priekšpēdziņa. Ja? Bet arī līkumos nevarētu teikt, ka džipam tomēr ir svars 2 reizes lielāks, bet viņš līkumos diezgan stabili turās. Un tātad taisnie kanāli, kā mēs redzam lūk šeit, šie kanāli nodrošina automašīnas virzienu noturību, ir īpaši uz šosejas, ja mēs iebraucam kaut kādā sniega putrā, šķīdonis, šķidrums, peļķe var būt, tad noteikti momentāna ūdens izvadīšana šķidruma, un tas nodrošina, ka automašīna tajā brīdī noturēs taisni. Kā jau minēju, ir katrai riepai savu plusi, mīnusi, nav tā teikt ideāls risinājums. Ko tas nozīmē? Ja mēs izvēlamies mīkstu sastāvu gumiju, mums jārēķinās, ka šāda riepa viņa tad strādās ekstrēmos ziemas apstākļos. Tas nozīmē, lai būtu maksimāli atdeva šādai riepai, vajag pirmkārtām, lai būtu ārā ziema. Ja būs plus 5 grādi, kā šobrīd vēl pāris dienas atpakaļ, un slapjš asfalts, jā, braukt var, bet nebūs pilna tā gumijas atdeva. Tomēr te ir vajadzīgi mīnus. Un otra lieta ir, ja ziema pat pa sevi ir diezgan maiga, jeb tā teikt Eiropas tipa, kur dominē vienkārši slapjš asfalts, mīkstāk gumijas sastāv, ja lielāk garāks noskriens katru dienu automašīnai, tad arī dilšana viņai būs arī ātrāk. Protams, šie, ja tā vispār var teikt, trūkumi ir otršķirīgi, jo pirmajā vietā vienmēr ir jāierindo drošība. Un, ja mēs runājam par drošu nokļūšanu galamērķī, perfekta saķere ar ceļu ir pirmajā vietā. Lai arī dzīvē katru no mums var piemeklēt situācijas, kad mūs nepaglābs ilgstoša autovadītāja pieredze un pat labākās riepas, tās noteikti daudzkārt samazinās risku nokļūt nepatikšanās. Raidījumu piedāvā riepu centri Pirelli Keypoint un Mogo. Autolīzings tiem, kas virzās uz priekšu.